Čau, draudziņi! Prieks par mūsu satikšanos. Es esmu sagatavojis pasaku, khmeru tautas pasaku Viltīgais garausis. Tup, tup. Iedomājies, saules apspīdēts mežs, čivina putniņi un šurpu turpu cilpo zaķis. Garausis zaķis. Zaķis cilpoja šurpu turpu, krustu šķērs pa visu mežu un bija jau piekusis. Un ko nu? Jāmeklē kāds celms, uz kura varētu atpūsties. Un viņš atrada vārēnu celmu. Šitādu. Šitik lielu. Šitik platu. Un šitik augstu celmu. Un ko viņš? Zaķis hops. Uzleca uz celma virsū, notupās un vēroja, kas te mežā notiekās. Kad gana bija pūties, zaķis gribēja lekt no tā celma lejā, bet kurš to būtu domājis? Zaķis bija pielipis pie celma. Ko tad tā? Nu jā, saules siltie stari bija izkausējuši sveķus uz celma, un zaķis bija pielipis kā pielīmēts. Gadās arī tā, kamēr zaķis mēģināja tikt no tā celma nost, garām gāja mazs, apaļīgs, nedaudz neveikls, ar lielām skaistām ausīm un garu snuķi. Kas? Zilonēns. Zilonēns vēlējās padzerties ūdeni no blakus esošā dīķa. Bet zaķis, ties, kas viņam prātā darījās, sāka zilonēnam kliegt virsū. Ei tu, ko tu tur dari? Ej projām, es esmu galvenais meža ūdens uzraugs. Es esmu šeit nolikts par sargu, lai neviens nedzertu no šī dīķa. Zilonēns ļoti izbijās no zaķa bļaušanas, un viņš aizsteidzās pie savas mammas, lai pastāstītu, kas tikko notika. Zilonēna mamma, uzzinot, kas bija noticis, kļuva dusmīga. Viņa kopā ar Zilonēnu devās pie dīķa, lai noskaidrotu, kas tie par jaunajiem noteikumiem mežā. Aizejot pie dīķa, viņa satika zaķi, kurš vēl ar vienu bija pielipis pie celma, un prasīja viņam, kāpēc tu zaķi neatļāvi manam zilonēnam padzerties? Un zaķis stūrgalvīgi atbildēja. Viņam neļāvu, un tev arī es neļaušu padzerties. Es šeit esmu nolikts par galveno sargu, kas uzrauga, lai neviens nedzertu ūdeni no dīķa. Ziloņa mamma kļuva vēl dusmīgāka. Tik dusmīga, ka viņa ar savu garo snuķi saķēra zaķi, norāva nos no celma un iemeta dzeloņu krūma biezoknī iekšā. Bet izrādās, zaķim to tikai arī vajadzēja. Viņš jau no sākta gala bija izplānojis, ka tieši ziloņa māte viņam varētu palīdzēt tikt no tā celma nost. Redz kā. Paldies, ka klausies pasaku. Atā! Hei! Ja tev patīk šī pasaka, ieliec īkšķīšus uz augšu, un ja tu vēlies dzirdēt arī citas pasakas, neaizmirsti abonēt kanālu Zuze lasa. Un vēl! Ieraksti komentārā, kādu pasaku tu gribētu dzirdēt nākamreiz.